Aizsākot labo darbu nedēļu, kādā saulainā pēcpusdienā ciemojāmies Zālītes speciālajā internāta skolā. Palīdzējām grābt lapas un sakopt skolas sporta laukumu, kopā piknikojām un aktīvi atpūtāmies. Laura, kā saukas lapu grābšanā? Mēs dzirdējām, ka jāgrāb pa vējiem, vai tā ir? Laikam jau tā ir. Grābēji ir tik daudz, ka tos vietiņi ir tik maz, lielāku laukumu vajadzēja, ko visiem grābt. Šodien mēs runājam par tiem labajiem darbiem, ko mēs varam viens otram izdarīt. Un kā tev ir ikdienā? Ir tā, ka es cenšos tos labos darbus darīt arī reizēm, ka piemirstās vai kā. Un arī ikdienā ar ikdienišķiem darbiem par cilvēkiem un arī vairāk bērniem, kas ir tā kā mans aicinājums un ko es sirdī jūtu. Tāpat kā šeit būt bērniem un norganizēt viņiem spēles un tā. Jūs līdīsiet cauri pa kāju startu, kā pareizi nosaukt. Un finišs būs tad, kad tu paliksi šitā stāvot un tava komanda būs tev priekšā. Nē, stāvi, nāk, samāk, šup, kājas plać, visi paliek uz vietas. Labi, ko tu darīji? Super, ako. Super. Kas būtu tas labais darbs, ko tu sagaidītu no citiem? Kas tevi iepriecinās? Man iepriecinātu, man liekas, ja mēs vispār visi cilvēki vairāk smaidītu, kad ikdienišķās lietās teikt paldies. Jo tas visiem iet grūti, kad ir grūts laiks visiem. Un ka mēs varētu kaut ko uzmundrināt viens otru pasmaidot. Pateikt labdien, sveiki, paldies, ka tāda ikdienišķa pieklājība, ka tas arī būtu tāds labs darbs, kas neprasa nekādu piepildu, nerunājot, ka tu vari padarīt kaut ko vairāk. Jo man liekas, citreiz cilvēks domā, es taču nevaru noziedot 100 latus, es neko nevaru. Bet ne jau naudā ir vērtība tajā mīlestībā un tajā jaukajā, ko mēs varam dot citiem. Un tas tiešām varbūt prasa tikai mūsu laiku, neko vairāk. Tāpat arī labiem darbiem, ko es esmu darījis kopā ar saviem draugiem un paziņām, man laikam visvairāk ir iepriecinājis un sniedzis gandarījumu tas, ko es daru, kad ir bijušas vairākas nometnes un kad audzinātājs un saka, tie bērni, viņi negribēs neko, viņi nebūs aktīvi, viņiem nekas nepatīk. Un kad pēc tā pasākuma, kad audzinātājs saka, bet viņš smaidīja, viņš sen to nav darījis un atraisies, viņi tā nedara parasti, un man ir prieks, ka tie bērni tā uzticās, atraisās, un es esmu laimīga pēc tā pasākuma, kad viņš smaida un ka viņš aktīvi piedalās, dara tajā visā, es esmu laimīga. Es tā nedaru. Tu jūs tā nedari? Es tā nedaru. Būt modriem, nav būt laiku nodriekt, jo to pat ir spēj.